Ogres tehnikums – bīstamākā vieta Latvijā. Ziemas sezonā Ogres tehnikums kļūst par visbīstamāko vietu Latvijā. Te ir spridzekļi, te ir gāzes skabužnieki un briesmīgs ceļš. Dienā šeit cilvēki pakrīt. Es arī. Bet šī nav vienīgā vieta, kur var pakrist, bet arī uz trepēm. Šīs iestādes apkopē nedara savu darbu pietiekami labi, jo jebkurā gadījumā te cilvēki slīd. Vienmēr. Jebkurā gadījumā, neskatoties uz to, kāds laiks ir ārā, iekšā ir tikpat bīstami. Ogres tehnikumā skolēni pat nav pasargāti no trepēm, jo no tām arī var nokrist. Tad mēs esam atraduši cilvēku, kura vārdā mēs krāsam naudu, lai šāda vairs nenotiek. Kā jūs sauc? Guntis no Stumšiem. Aha. Un ko jūs darīsiet ar naudu, ko mēs sakrāsam jūsu vārdā? Visticamāk operācijai. Kādai operācijai, ko jums ārsti ir teikuši? Es vēl neesmu bijis pie ārsta. Tātad sveiki, kā jūs godāt? Aivars Mednis no Valkas. Cik mēs esam dzirdējuši, jūs esat liecinieks šīs dienas negadījumā. Ko jūs varētu par to pateikt? Ļoti dramatiski, ļoti šausmīgs gadījums. Kā šitā var? Viņš tā krita, sasitās šausmīgi, jā. Tātad sveiki, kā jūs godāt? Man sauc Ingus Malngailis. No kurienes? Es esmu no Liepājas. Cik mēs esam dzirdējuši, jūs bijāt liecinieks šīs dienas kritienā. Ko jūs par to varētu komentēt? Kaut kāds vienkārši stulbenis, kā var tā nokrist. Come on, staigā vecīt, nav tik grūti. Mums jūsu iepriekšējais, es nezinu, paziņa teica to, ka tas bija tiešām briesmīgs kritiens. Vai jums arī tā liekas? Nē, viņš piecēlās, aizgājis skolu šķil. Sveiki, kā jūs godāt un no kurienes jūs būtu? Jā, es esmu Nadežda Sutīrina, es esmu no Aulejas. Cik mēs esam dzirdējuši, jūs bijāt tur, kad notika šis kritiens. Ko jūs par to varētu komentēt? Kritiens, jā. Izskatījās ļoti sāpīgi. Es zinu, kā man viņa ļoti žēl ir. Bet, paldies Dievam, ka es tur biju klāt. Es zinu, kā es varēju viņu nomierināt. Vai jūs kādreiz esat šādu kritienu vēl redzējusi? Nē, es zinu, kā viņš tāds ļoti īpašs, tāds one of a kind. Paldies! Ko tu atkal filmē, kas tu nesaprati?